Viņš vēl tagad. Jā, esam šodien jau kā tieši šodien gatavojamies sirds un stihiju retrītam. Esam šeit telpās brīnišķīgajās, kur notiks retrīts, un mums ir iekrājušies jautājumi. Jā, mums ir jautājumi. Es domāju, ka daudziem ir jautājumi tieši tādi paši kā mums, tāpēc noskaidrosim vismaz daļu. Jā, noskaidrosim un iegūsim atbildes uz daļu no vismaz. Un droši vien, ka daudziem ir jautājums tāds pats kā man. Man nav retrītu pieredze kā tāda. Kas īsti ir retrīts? Tev ir liela pieredze retrītam. Kas īsti ir retrīts? Kas ir retrīts? Jā, man vienmēr manā dzīvē retrīts ir tāds pārstartiņš. Retrīts ir tāda nonākšana pie sevis, no tā visa, kas ir ārpusē, no tā skrējiena, no pienākumiem, no ikdienas, tā kā no viss, ka tu beidzot vari laiku sev veltīt, un tad tiešām tu beidzot vari sevi sajust, tu vari sevi piedzīvot. Parasti ir kaut kādas tādas, mēs viņus saucam par praksēm, bet uzdevumi mazi, caur kuriem tu arī nonāc pie sevis un sajūti sevi vairāk un piedzīvo sevi. Un tad neveļus tajā atjaunojās enerģija, tad, kad tu vari sevi iedot uzmanību. Neveļus tu paliec tāds možāks, tu atnāk kādas atziņas, atskārsnes, piemēram, redzējums, kā vispār tālāk būt vai dzīvot, vai sajūties vieglāk, sajūties labāk, sajūties tā patiesāk, es teiktu, tā sava tiešām tā atgriešanās pie sevis ir tāda paša sevis sajušana vairāk, un tā sajūtiņa ir tik laba. Un, protams, ka baudījumi, visādi tādi, savai labsajūtiņai, tā kā kakao mēdz būt retrītos, mums arī būs retrītos mēdz būt dažādas skaņas, jā, kas palīdz, ja tie instrumenti jau ir dažādi, kas palīdz ievest tajā sajūtiņā, piedzīvot to visu to dziļo būtību, un vienmēr ir tāda jauka kopība, jo vienmēr tā vide ir droša. Es esmu bijusi arī pati, tiešām man patīk tāda retrīta, kur ir neliela tā grupiņa, kad ir tā sirsnīgi, no sirds uz sirdi, un es arī tādas taisu, man ļoti, ļoti gribās, lai mēs varam būt tā tiešām atvērties, būt patiesi, un tādā sirsnībā arī tad varam uzplaukt, un šie tie instrumenti, es domāju, ka instruments varbūt es arī neuzskaitīšu, jo patiesībā tā vissvarīgākā ir tā sajūtiņa, tas iegūms, un kad tu aizbrauc pēc tam mājās, tu esi uzpildījies ar enerģiju, tu esi tīrs, tu esi augstās vibrācijās, tu esi tāds pacilāts, un tās savas spēka sajūta ir atgriezta. Kad tu pēc tam esi piedzīvojis, kā tas ir, tad tur jau pasaulē var iet tā drošāk, drosmīgāk, pārliecinātāk, tāda mirdzoša sajūta, vai kā lai pasaka, jā, tāda attīrīšanās ir notiks pārstartiņš. Visvairāk, laikam, tas raksturotas vārds pārstartiņš, jā, un tie visi ieguvumi, un jā, un man ļoti patīk. Un šoreiz bija jautājums arī vēl, mums ir tā kā stihija un aromāti, un man bija arī te jautājums par to, kas tie par aromātiem ir. Kas tas ir? Kas tas tāds būs, jā. Jo aromāti jau patiesībā mums ir visur apkārt, lai kur mēs ejam, mums ir aromāti. Bet mēs darbosimies ar ētriskajām eļļām, un ētriskās eļļas, tās ir tādas augu dvēselītes, augu esences, ļoti spēcīgas, ļoti jaudīgas. Ja mēs varam iztēloties vienam pilienam citronu, piemēram, ētriskās eļļas ir vajadzīgi vairāki kilogrami citronu, lai iegūtu, ja, tad spēj iedomāties, cik ļoti viņš ir koncentrēts un cik ļoti viņš ir jaudīgs. Un katram augam arī tu jau minēji vibrācijas, kad pēc retrīta aug tā kā šīs te vibrācijas, un katram augam ir arī savas vibrācijas, un katrai ētriskajai eļļai arī ir savas vibrācijas, un arī viņas palīdz tā kā mums celtās mūsu vibrācijas un justies mums labāk un atbalstīt mūs pilnīgi dažādos veidos, gan fiziskajā veidā, fiziskā plānā, gan emocionālā, tā kā sniedz mums tādu atbalstu un tādu pamatu, tā kā mums palīdz to pamatiņu zem kājām sev rast, un tas, es domāju, ar stihijām šoreiz mums ies ļoti roku rokā, tas viss ļoti cieši, jo arī katrai stihijai ir savs
savas ēteriskās eļļas, kuras sniedz šo te lielāko atbalstu. Un, ja tas ir tāds vēl ar papildinājumiem, vēl ar kaut kādu tādu papildus ieguvumu, tad tam jauda ir vēl lielāka, vēl spēcīgāka. Un kaut mēs to visu varētu sev ļaut, tā kā ļauties tam visam. Ļauties, jā, tā ļaušanās, tas ir tāds atslēgas vārds, ko es arī rakstīju. Mums ir čatiņš retrīta, un es arī šodien tieši ieliku ziņu un rakstīju, kad braucam atvērti, lai mēs esam gatavi saņemt, jo mēs saņemt varam tikai tad, ja mēs esam tā kā tukšas krūzītes, vai ne, tad mēs varam tur kaut ko tapt, ieliet, vai ne, tajā, tā kā ļaušanās, tā ir tā sajūtiņa, ko šeit piedzīvot, un īpaši tad šeit mēs arī, sirds un stihiju retrīts, vai ne, ļaujam sev sirsniņai plaukt, un par stihijām arī Vitiņ, kāda tev ir? Jā, par stihijām, gribējās parunāt. Jo, vai tev pašai, vai tev ir kādi jautājumi arī par... Pastāstīt tu, kā lietpratējs, kas īsti ir stihijas. Mēs saprotam ar stihijām dabas stihijas, tādas, ka ir vētras, tur ir plūdi, ir tāds. Bet kas ir tās stihijas, ar ko mēs strādāsim? Jā, tās ir stihijas, tie ir dabas elementi, bet ne tādā izpratnē, tajā pustošajā, bet tie ir dabas elementi, zeme, ūdens, uguns un gaiss, bet šeit mēs strādājam ar enerģiju, ar to smalko ar vibrāciju, tā var teikt arī. Un katrai šai stihijai ir sava vibrācija, un tad mēs piedzīvojam to, sajūtam, izjūtam to, un mums tās stihijas palīdz. Mums tās stihijas palīdz vairāk iepazīt sevi, sajust sevi, attīrīt sevi, stiprināt, spēcināt sevi. Tā kā, tas ir tāds process, kad mēs iepazīstam stihijas, kā tās jūtās, sadraudzējamies. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti interesants process, ļoti interesants. Un tajā mēs tad mākam arī ar viņām darboties mājās aizejot. Un tad mums ir atkal palīgs, kur mēs varam patīrīties ar viņu palīdzību. Mēs varam paņemt viņas palīgā enerģiju uzpild. Viņas dara visu. Bet arī, taču palīdz, vai ne, gan tās pašas jau mūsu minētās ēteriskās eļļas, ir tās, kas sniedz šo atbalstu, bet ir jau vēl mūzika, skaņa, vai ne, katrai, tu jau minēji, katrai sava vibrācija, katrai savs pat ēdiens man šķiet, vai ne? Ir, kas vairāk der tieši, tā kā harmonizē katru šo te stihiju. Katrai stihijai burtiski ir savs, un tur mēs retrītā to vairāk, šeit mēs tā neizstāstīsim, bet retrītā skatīsim, katrai stihijai sava skaņa, savs aromāts, sava krāsa, savs enerģētiskais centrs, ko tās pārvalda. Praktiski visa jau tā dzīve ap un caur to vijās, un kārtojot, strādājot ar stihijām, tad mēs arī sevi visos tajos līmeņos sakārtojam, un tur ir tas tā maģija, vai tas brīnums, kurš patiesībā nav brīnums, bet tīra fizika, kur mums to enerģiju savairojas, kā mēs topam tādi priecīgāki dzīves, priecīgāki, vieglāki, pārstartējamies caur to, ka mēs, sakārtojamies. Un Vitiņa, es zinu, ka tev arī ir pieredze ar stihijām, varbūt tu gribi padalīties savukārt no malas, kāda ir tava pieredze un ko deva tev. Es esmu stihijām ļoti pateicīga, un tev ļoti pateicīga, ka tu man ar viņām iepazīstināji, un stihijām pateicīga, jo pirms tam es biju tāds nervu kamols un tāds, tiešām degu ārā, pamatīgi degu ārā, gan ģimenē viss pienākumi, gan darbā, gan, viss sabiedrībā, viss, tu jūti, ka kaut kas īsti nav labi, bet tu nevari saprast, kas nav labi. Un tad, kad es iepazinos ar stihijām, tad tas nenotika, protams, vienā dienā, tas bija tāds darbiņš ar sevi, bet man ļoti patīk atkal kaut ko paklausīties, atkal parakties un pameklēt vairāk informāciju. Un tā sākot strādāt caur šīm stihijām ar sevi, es kļuvu tāda mierīgāka, es tiku galā bez medikamentiem, un tiešām tas mana dzīve, var teikt, tāda apzinātā dzīve sākās tieši no stihijām. Ja pirms tam man patika literatūra, kaut kāda tur ezotēriska un tādas lietas, man tāds kaut kāds garīgums, un tas man ir paticis un interesējis, bet tas ir tāds, ka tu
grāb un ķer visu, kas tev nāk pretī, tu esi gatavs it kā uzklausīt un jā, bet tad, kad tev reāli cilvēks stāsta, māca, rāda, un tu jūti sevī, kā tas viss notiek un kā tas maina tevi, tavu iekšējo pasauli, tavu attieksmi pret apkārtni, tas ir kaut kas, tas ir tāds, kas to nevar izstāstīt, tas ir jāpiedzīvo, un tie, kas to piedzīvo, manuprāt, tie, kas nāk jau šeit, man šķiet visiem ir ko teikt, un nepavēlti tik ilgi jau stihijas mums Limbažos šeit ir, vai ne? Tādā uzmanības centrā, tāpēc tas ir to vērts, tas tiešām ir to vērts, bez tādas agresīvas iejaukšanās, bez tādas sāpīgas terapeitēšanas, un tā viegli un gaiši un patīkami. Gandrīz 10, nav varbūt, nepilni 10 gadi ir, Kas bija tas vitiņi, kas tu saki bez zālēm, kam tev palīdzēja? Man doktori teica, ka man ir veģetatīvā distonija, man sāk slēgties visas manas lampiņas ārā, un es sapratu, ka nav labi. Kaut kas nav labi, bet es zināju, ka es zāles medikamentus negribu lietot. Es biju tā iemācīta, ka medikamenti tas ir tad uz visu mūžu gandrīz, un tur notiek nezinu kādas izmaiņas arī ķermenī, organismā un visur, un es to negribēju. Es meklēju tās iespējas tikt galā pašai, un tāpēc arī, pateicoties stihijām, tas ir tāds, tas ir tik ļoti komplicēti un tik ļoti tāds tas ir no visām pusēm, tu arī skaties uz dabu citādāk, tu skaties uz visām lietām, tu skaties uz tiem pašiem mūzikas instrumentiem vai kaut kādām instrumentāliem skaņdarbiem, tu viņus izjūti citādāk. Arā, tā kā šodien ir tāds vējš, mana doma uzreiz ir tāda, gaisa stihija un mūs tīra un mums palīdz un mūs atbrīvo, vai pie jūras atkal viļņi, vai tie viļņi atkal tādi mierīgi un maigi. Atkal es jau saprotu un jūtu, kā tas viss notiek caur stihijām un caur mani. Tas ir kaut kas pilnīgi tāds cits, bet es saku, tāds nesāpīgs un nav tāds ar tādu traumatizējošu kaut kādu pieredzi un tādām atmiņām, bet tā maigi, saudzīgi. Jo tas ir dabiski, jo stihijas tā ir daba, un tas ir dabiski, tas arī notiek tiešām tā dabiski, un mēs taču būsim arī pie jūras, mēs būsim, jo jūra tiešām ir tā vieta, kur visas stihijas burtiski satiekās, un sola brīnišķīgu laiku, sola tiešām skaistu, saulainu laiku un siltu. Tā kā mēs tiešām varēsim izbaudīt. Vai tev, Vitiņa, ir vēl kāds jautājums palicis par kas ir ienācis, vai kāda sajūta, vai... Jautājums tam varbūt ir, zini kā, tādiem cilvēkiem, kas vēl varbūt domā, vai ielikt šajā vilcienā, vai gaidīt nākamo reizi. Jautājums ir tāds, mums ir 3 dienas, satiekamies mēs piekdien un dodamies projām Svētdien. Jā. Kas mums notiek ar nakšņošanu? Mēs taču guļam. Jā. Mēs taču ēdam. Jā. Kas ar to notiek? Jā. Mēs nakšņosim šeit, būs tiešām tādā radošā vidē. Mums, tu zini, šeit ir aura ļoti pozitīva. Brīnišķīgs tāds skaists kolorīta vieta, un mums ir istabiņas sagatavotas, mēs jau esam visu parūpējuši, un vēl iesim, paskatīsimies, kur mums ziedas, kur mums kā, lai tiešām atbraucot, mīļie, jūs, kas gribat piedalīties, lai justos, gaidīt un mīļi un silti, tā kā istabiņas būs, un ēdīsim arī mēs šeit, un šeit ir tas īpašais, kad es jau minēju, rakstīju, ka katram, kurš piedalās retrītā, ir dāvanā apzinātas ēšanas kursa ieraksti man. 2 tādas garas praktiskās lekcijas vai nodarbības. Un tās jau mājās paskatāmies, un tad brauc šeit, un tas, ko mēs šeit darīsim, mēs šīs ir 2 dienas faktiski, jo pirmajā vakarā mēs vairāk paši tā plūdīsim, bet tās 2 dienas mums būs apzināti ēšanas meistarklases, apzināti, kad mēs jau
dosimies iekšā, gatavosim, darīsim, un tā ir ne tikai gatavošana, tā atkal ir, tā kā tu saki, Vitiņ, tā ir visa sajūta, kā es ar to jūtos, kā es to daru, ko es domāju, tur ir atkal cita līmeņa, tur atkal ir pirms un pēc, kad mēs šo te apgūstam, ieraugam, tad mums atkal pasaule ir citāda, un tas uzturs citāds un iedarbojās, tā kā tas būs ļoti, ļoti arī, man tas bija vērtīgi ļoti, kad es to iepazinu, un tāpēc es vienkārši arī ar to dalos, un šeit mums būs priekšā 2 dienas, kad apgūt praktiski, tā, lai jūs, kad dodaties mājās, lai var to darīt mājās jau, jā. Tāpēc tas retrīts ir labs, jo ir jau forši viena lekcija, kur aiziet vai kaut kas viens, bet pēc tam tikpat ātri mēs atkal aizskrienam ikdienā un aizmirstam, vai ne? Un tad ir jauki, ka mēs varam izpraktizēt tiešām tikai darot praktiski, mums tas ielāgojās. Vienkārši tā ir cilvēka fizioloģija. Tad, kad mēs kaut ko izdarām, pamēģinām, tad mēs jau to tā prasme mums paliek, tā iemaņa. Un tad mēs varam to pielietot. Tā kā, atbildot uz šiem. Jā, jo es esmu otro reizi piedalos šajā apzināti sēšanas kursā, pirmo reizi pirms vairākiem gadiem, tad, kad tas notika. Jā, un tagad otro reizi, kā tev dāvana klausoties, man atnāk atmiņā tas, ko es tajā reizi, tad, kad esmu pirmo reizi esot, es dzirdēju, un tas jau ir tas, kas nosēžās kaut kur, un tagad atkal atgriežoties tajās atmiņās, viņas ir jau spēcīgākas, viņas ir jau mainījušās, man nav vairs tāds, ka, tā tiešām tā notiek, tā arī var, es to jau šobrīd zinu, es to tikai atsvaidzinu atmiņā, un tas jau ir tādas spēcīgākas sajūtas, jo tas jau ir zināms. Man ir zināms, bet arī tiem, kas to klausās pirmo reizi, tas ir jebkurā ziņā, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi padomāt par tām lietām, ko mēs ikdienā vienkārši aizskrienam lielveikalā, kaut ko nopērkam, kaut ko nograužam, kaut ko iemetam tai katlā vai uz pannas, nepadomājot vispār, kas tas ir, no kurienes ir nācis, ar kādām enerģijām un par sastāvu vispār nerunāsim, kas tur ir. Tā kā ļoti vērtīgi arī paklausīties un piedomāt pie tās savas apzinātās ēšanas. Jā, un ieraksti arī vēl paliks pēc tam. Tā kā tu varēsi, tā kā tu saki, pirms mēs ir labi, ka pirms noklausīties, tāpēc, mīļie, neatliekat, kas es zinu, kad vēl dāmas teica, ka vēl tāpēc, kad domā, neatliekat uz pēdējo brīdi, jo ir jāpaspēj noskatīties vēl ierakstiņi, šī apzināšanas ēšanas kurs, lai jums iegums ir lielāks, jo tad, ja jūs nākat noskatījušies, vienkārši ir lielāks iegums. Var arī tāpat, bet vienkārši, lai jūs maksimāli iegūtu, un piedzīvotu, tā kā, tas ir par ēšanu, un ko mēs vēl neesam, vēl par skaņu varbūt arī, vai ne, par skaņu arī vēl, kad mums būs brīnišķīgi gan sirds balss dziedājums, ar kokli būs Madara. Tas ir vienmēr ļoti, ļoti aizkustinoši, tās ir atsauksmes, un man pašai arī, es pat arī gaidu to mirkli, kad, protams, mums būs arī skanošie trauki, un kas ir gan Tibetas, gan arī kristāla trauki, kur atkal šī te vibrācija, ar ko mēs iesākām, izskandinās, mūs izvibrēs viss, un iztīrīs, un pacels atkal tādā sajūtiņā, bet Madaras sirds balss ir tā, kas iedod to dziļumu, to pat atkal nevar izstāstīt, visu šo nevar izstāstīt, bet vienmēr nāk man pēc tam klāt un saka, paldies, tieši visvairāk par Madaras sirds balsi, un arī viņai pašai es redzu, ka tiek paldies teikts. Tā kā šeit būs, es pati arī gaidu tiešām ar nepacietību kā tādu piedzīvojumu, piedzīvot šo visu un sajust vēlreiz, jo ikdienā jau tas nesanāk. Ikdienās jau tas nesanāk, pat man ir šie te trauki, es akurāti nav tā, ka es stundu viņus skandinātu sev mājās, un tāpēc šis ir tas mirklis, kad būt, to piedzīvot, un ja to var tādā jaukā kopībā dalīties, un kādas tev ir, Vitiņa, sajūtas par gaidāmo. Man ir tādas ļoti siltas sajūtas, jo, man liekas, tas laiks ir paskaies tik ātri, kad mēs par šo runājām, un tas ir pienācis,
Un, redzi, man tā būs tāda pirmā, tāda apzinātā retrīta pieredze. Un, jo praksītas jau es tā kā, atsevišķas jau ir darīts, jau ir kaut kas, jā. Bet kā tādā retrītā, jo es atceros, tad, kad retrīti vispār parādījās, un kaut kādā sieviešu žurnālā bija skaidrots, kas tad īsti ir retrīts, jo cilvēki nezina, kas ir retrīts. Un tad jā, tad arī tas teikts, ka cilvēki sanāk kopā, bez mobiliem telefoniem. Jā, starp citu, tie parasti tiek nolikti malā, bet cilvēki saka paldies. Jā. No sākuma tas liekas, kā? Jā, jo tas ir tā, tas ir izaicinājums. Paldies, jā, man ir atsauksmes pat ierakstītas, kad ir tiešām saka paldies cilvēki. Jā, cik jauki, jā, tā kā... Digitālais detoks šeit būs. Jā, visādi veidi mums šeit detoks, un tas tiešām tik vērtīgi, un tik ļoti es gaidu. Es gaidu, lai arī, es arī zinu, ka man, katram mums notiek šie transformācija procesi, un es ar tādām gaidām, jā, lai tie notiek tā viegli, harmoniski, un es zinu, ka tā arī būs, jo ar stihijām jau savādāk nemaz nevar. Jā, ar stihijām tas notiek maigi, jā, jo man pašai tas ir svarīgi, šis sirds ceļš, un lai tā harmoniski, lai nav kaut kādi milzīgie lēcieni. Un stihijas tiešām ļauj, jā, to tā maigi izdarīt, un tā pieredze rāda, ka tā arī ir, jo man pašai retrītu pieredze ir 2016. gadā mans pirmais tāds, retrīts, ko varētu saukt. Ja. Es nerunāju šeit par nometnēm. Šīs nav nometnes. Tas ir pilnīgi kas cits. Tas ir un retrīts, jā, ko es iepazinu pie sava meistara Buhārā, pie stihija meistara, tur 2 nedēļas retrīti piedzīvoju, tā kā vairāk šāda liela, pirms tam vēl pie meistarītes arī. Bet pati jau es tā rēķināju, es vadu no 18. 19. gadā pirmais retrīts. Es pat vienkārši skatījos bildes atpakaļ un 19. gadā, un tāpat jau vairākas reizes gadā, tā kā šī retrīta pieredze ir sakrājusies, un esmu gatava jums visu arī dalīties, jā, cik vien gatavi katrs ir paņemt, vai ne, vai cik mēs esam atvērti. Un arī tas ir brīnišķīgi, ka katrs mēs atnākam ar to savu sajūtu, savu nepieciešamību, savu tā brīža vajadzību, un tad paņemt tik, cik ir aktuāli tajā brīdī. Tā kā mēs ar Vitiņu silti jūs gaidīsim šeit. Arī dāvanas sarūpēs, mēs vēl šovakar ar Ritiņu te apskatīsim dāvaniņas priekš jums, kā praktiski izskatīsies, jo katram arī būs savas brīnišķīgās dāvaniņas mājup dodoties dvēseles harmonijai, lai jums arī mājās pēc tam ir praktiskas lietas, kas notur šo te stāvokli, ko mēs šeit iegūsim, un arī mums vēl būs pašiem saziņa. Tā kā arī laiks, lai pēc tam saglabātu šo te sajūtiņu. Tā, mēs ar Vitiņu teiksim paldies. Jā, un gaidām. Jā. Nepalaidiet garām šo iespēju. Tas ir tāds. Nākamais vilciens būs citādāk. Šis vilciens būs šāds. Neatkārtojami. Tā kā, ja šis tev nerezonē un ja jūti, tad raksti, piesakies, dodies saitē. Zemāk vai augstāk, kur tā ir, un tiekamies jau drīz vēl. Jā, dažas dieniņas. Silti sveicieni. Cik mēs